Labdien, dargo skatītāji! Beidzot, tas ir sācies. Jau kādu laiku atpakaļ es rakstīju par to, ka oktobris būs apbrīnojams mēnesis, jo debesīs jaunavās sakopojās vienkārši fantastiska enerģija. Jaunavās ir dievs Jupiters, jaunavās ir kareivīgais enerģijas un draiva dievs Mars, un jaunavās iesoļo mīlas dieviete Venēra. Šis sakopojums ir ārkārtīgi labvēlīgs. Šis sakopojums ir par radošumu, par izdošanos, par veiksmi, par to, ka mums kaut kas būs. Un tagad ir pienācis tas laiks, kad mums ir jāievēlās kādas vēlēšanās un jāievēlās šīs vēlēšanās ilgtermiņā. Jūs padomājiet par to, kas ir tas, ko jūs gribētu radīt šai pasaulē, ko jūs gribētu dot šai pasaulē. Šī ir arī zemes enerģija. Tā paredz, ka lietas, kuras mēs veidosim un radīsim, būs gan materiālas, būs paliekošas, būs tādas, kuras varēs citi izmantot, lietot, un par kurām citi varēs ļoti priecāties. Šī nedēļa ir tā, kura iezvana mūsu spēcīgo, interesanto, patīkamo un laimīgo nākotni. Andi, tu tikko ļoti skaisti izstāstīji par jauno lielajām spējām radīt projektus un skaistumu un visu pārējo, bet es esmu dzirdējis, ka viņas esot arī ļoti analītiskas, tādas, kuras mīl visu plānot, vai tas tā ir? Tā tas ir. Jaunavs ir ļoti analītiska zīme, un cilvēki, kas ir dzimuši jaunavas zīmē, parasti ir tādi ļoti redzoši. Tā kā piezemēti arī? Gan piezemēti, gan tādi, kas redz lietas detaļās, struktūrās, redz gan trūkumus, gan tās lietas, kuras varbūt ir jāpapildina. Nu, pagad, bet kā tad ar to sapņošanu tagad sanāk? Jo bija laiks tagad iestājās, kad ir jāsapņo. Bet jā, jaunavs un visas šīs planētas, kuras ir jaunavās, ir virzīts uz analītiku, uz strukturēšanu, tad tur ar to sapņošanu tā švaki sanāk. Vai tur nav jāslēdz iekšā bērna sajūtas? Vai mums nav jāpaplašina savi rāmji un robežas sapņošanā? Es domāju, ka nē. Sapņojam mēs pietiekam labi. Strukturēti. Nē, sapņojam mēs sapņojam tā, kā sapņojās. Cita lieta ir tā, ka mēs neko nevaram radīt, ja mēs neesam pirms tam sapņojuši. Šī ir nedēļa, kad sapņi varētu sākt realizēties, jo šī enerģija jaunavās paliks tikai spēcīgāk un vēl spēcīgāk. Kolēģi ļoti daudz runāja par jaunavu zīmi, par praktiskumu un par dažādām analītiskām lietām. Manuprāt, ļoti būtiski notikumu gaitā un notikumu plūsmā ir pamanīt tos brīžus, kad mēs varam priecāties par notiekošo. Es domāju, ka Didis arī varētu pastāstīt par tiem iemesliem, kas varbūt mums liktu priecāties nedaudz, kaut nedaudz. Jā, Pēter, arī runas saka, ka būs jauku pārsteigumu nedēļa. Ir tāda anekdote diezgan zināma, kuras viena no morālēm ir tāda: ne katrs, kas tevi izvelk no sūdiem, ir tavs draugs. Šī nedēļa būs gluži pretēji. Iespējams, jūs iekāpsiet peļķē, vai iestiksiet ar auto kādā dubļu vagā, vai nosaldēsiet savu degunu, lasot pēdējās sēnes. Neuztraucieties! Tā ir zīme, ka tūlīt pat sekos kaut kas ļoti, ļoti jauks. Kāds jums pasniegs siltu segu, vai samīļos, vai siltu tēju iedos. Un iespējams pat izveidosies kādas jaukas un romantiskas attiecības. Lūk, šāda būs šī nedēļa. Izklausās ļoti pozitīvi. Jā, meklējiet prieku, un jūs to atradīsiet. Tā saka runas, un tā sakam mēs. Būs tā.